Tedijs! Pulkstens ir 6:48. Mums pēc grafika pēc 12 minūtēm sāks spēles, un es nezinu, kur ir mana komanda. Nu, ejam meklēt. Papilnē, kā mēs ieradāmies. Es gribēju, bet es aizgāju. Labākais game day vlogs tur. Kad ir sīkajiem pa sevi trāpi ar bombu. Tu sīstu bērnam ar sevi pa bombu? Nē, kā es tādu jautāju? Profleksē? Es esmu par bērniem. Par tēdīši. Gribu teikt, ja tavu bērnu... Ew! Šeit. Atsapēc. Ja tavs bērns neatbalstīs tēdīšus, tas nebūs tavs bērns? Nē, es vienkārši kick out. Of where? House. Word around town. You the one doing all the murder around town. Pulling up, shooting, leave the bird downtown. Shooting like the birdie cause they all fly south. Whipping the wrist. I'm fucking your bitch and I'm up in your fridge. I only tell stories to tucking the kids. So how in the fucking they fuck with the kid? Funny as shit. Wait. Pick it up, groove. Baby girl, watch how you move. What? I got them vests on my shoes. I pop a pill and I lose. Wait. Iesākām, es teiktu, gandrīz pārliecinoši. Iestām pirmos, iestām otros, 3 minūšu laikā. Beigās palaidāmies. Sīkais sāk agresīvi spēlēt. Trencīts uzrauc. Viņš nostrisoja sīkie, bet nu neko. 2-0 uzvarējām. Nē. Roberts teica, ka viņš ir content. Vajag tūri, vajag nodalu. Tad reka mums ir Ghetto Stars. Te mums ir reaction time. Chill skate rampa. Te mēs varam redzēt viskaistākos triksterus pasaulē. Kādu, kuru, kas man jāintervē? Wild. Kur tu paliki? Apmaldies. Te mēs varam uztrenēties, iesim pārēt. Tu nevar, man liekas, nāk. Man bail, mēs sabijos. Es negribu, lai mums izmet ārā. Iesim pajautāt cilvēkiem, kā viņiem patīk šis pasākums. Jā, mēs reāls, es kaut ko jautāju. Šeit mums ir burvīgs futbols. Nav mūsu sports, bet te ir florbols. Te mēs atbalstam sievietes. Es jūtu, te būs spraiga cīņa, taktikas iet vaļā. Te mums noteikti izstāsta, ka mēmākais 1-1. Nils dominē vienkārši. Ja man būtu jāmin, Nils ir zilajā. Viņš izstāsta pēc tāda Nila. Jā. Un kurš tas bija? Tas nebija. Nē, kur ir Nils? Nils ir pie bumbas. Nils met trojku un bumbā! Mēs sākam ļoti smagu izspēli, nezinu, bet ko viņi spēlē. Džeki izstāsta jaudīgi un pirmie ir ielaisti. Kāpēc mēs tā palaižamies, nezinu. Gandrīz skaisti bija. Cīnamies. Kur mūsu jaunais spēlētais adītājs sainojām pa 3 komplektiem. Kontrolējam un atkal ielaižam galīgi pupeli. Bez bumbas mēs esam tādi šoaki, manuprāt. Nekas. Labi presings, ļoti labi presings. Gandrīz Jurģis cīnās. Jurģis neļauj. Ļoti labi. Jurģis kaut ko. Jurģi Maura. Un vairs nav. Baigās. Pagaidām ar vienīgiem ārtiem mūsu komandā. Uzsit vēlreiz nesaiet. Bet iet līdz galam, viņš iet līdz galam. Viņš parāda raksturī. Kāds atrāvās pa galvu. 3-2 ir. Mēs varam atgūties. Labi, ļoti skaisti. Ko viņš darīs, ļoti skaists bloks. Ar šito ceram būs veiksmīgāk. Un Rudolf! Mēs apēdam viņu. Jurģis nofēko. Gandrīz. Nekas, bija tuvu spēle. Es neesmu priecīgs, vajag nopērt viņus. Mēs esam nonākuši pie tēdīšu basketbola. Pagaidām izstāsta ļoti labi spēlētāji mums ir savākušies. Garas rokas. Man lido virsū, bet ir ērbāls. To mums patīk redzēt. Most promising tēdīšu spēlētāji, ko esmu redzējis. Vēl viens kameramens pagāja garām. Tad kaut kāda pīpauze pagaidām esot laikam. Saspēle. Sūdīgs segums. Šeit Džekiņš visās apmaldies.
Ir ļoti skaisti izējam cauri, izspiežamies. Šreiz izstāsts ļoti mobils spēlētājs. Oi! Būvē kaut ko būvē un ieskrien iekšā. Trojka. Bām! Iet, skaisti. Oi! Tas pretinieks atkal bumbā, atkal metīs trojku, bet nav. Ir ļoti apburošs metiens garām. Uzreiz, oi! Šito vajadzēja uzreiz laist laukumā. Izgrūž un bām! Un atkal galīgi garām. Met un nev. Galvenais ir neļaut. Ļoti labi! Bija diezgan interesanti. Mēs zaudējām, tāpēc, ka pietrūks komandas darbs, jo vakar savācam komandu. Lūk, tā mazā dzirkstelīta komandas darba, ja? Uz vasaru gan jau, ja būs, ja Tēdīši mūs parakstīs, tad vasarās Getiņā mēs tiksim superfinālā un tad jau tur mēģināsim dabūt. Vai tu parakstītu bezmaksas līgumu? Kur intervija, pirmā intervija. Kur Tēdīšu konts piedāvā profesionālākās Tinder meitenes. Tavas sajūtas pēc pasākuma? Īstenībā ļoti labs cepuri no Stančam, baigi labi. Mēmākais pasākums. Nāc. Kāds ir tavas domas par pasākumu, kurā tu piedalījies? Interesanti ļoti. Varēja varbūt labākus čekus. Sorry. Okay. Kāds ir jūsu plāns tālāk? Atbalstīt Tēdīšus, protams, vai ne? Protams, Tēdīši labākie. Tas, ko viņi teica. Kāpēc tu pats nespēlē? Trauma. Lepus. Nē, labi. Netic. Neimār, kurā komandā tu spēlē? Corolla Crew. Ok, pēc tava krēkla. Mēs jau zināšu, kurš tavs mīļākais futbolists. Bet ja tev vajadzētu pie galda apsēsties ar 4 futbolistiem, mirušiem vai dzīviem, kuri tie būtu? Pelē, Maradona un maybe Mbappe, varbūt tā kā dot viņa ātrumu, nezinu. Veiksim turnīrā. Tad esmu ar Tēdīšu spēlētājiem, kuri ir uzmetuši mūs. Kāds tavs pagājām domas par šo turnīru? Mums vajadzēja vairāk sagatavoties. Mēs mums mērē bišķi ārā. Tikko parāvam uzvaru, bet es domāju, tas mums neizglābs. Kāpēc tu neesi Tēdīšu krēklā? Ir tikai viens klubs, priekš kuras esmu gatavs asiņot. Šito mēs atcerēsimies. Lūdzu, pastāst par savu futbola outfitu, cik viņš maksā. Kurpes es aizņemos no Ernesta Pakalnieka, viņa tēva, no manas beigas. Arī uzdāvināja, un mans džempers manā mamma uzdāvināja. Mēs esam ar Tēdīšu soliņu saldītāju. Nē. Nav melots. Ko tu te pazaudēji? Godīgi, es nezinu. Es atnācu, pastaigāties pa laukumu, paspārdīju Tu bumbu. esi organizators šeit, jā? Jā, tieši tā, uztaisīju visu šo. Kāds ir tavs iemesls taisīt šo? Es uzturējos ofisā ilgāk nekā man vajadzēja būt. No blakus istabas iznāca Raimonds, teica, Tiller grib kļūt par projektu vadītāju. Man tāds, ok, es padomāšu. Labi, nākamajā rītā es pateicu jā, un tā arī es izdomāju šo visu uztaisīt. Kā tu pagaidām vērtē savu Ja pasākumu? godīgi, ir pat labāk nekā es domāju, jo komandas bija ļoti daudz pieteikušās, bet biļetes nebija uzreiz pārdotas, bet, kad cilvēki sāk nākt uz vietas, vienkārši nereāli daudz. Kā jūs paši redzat, visur apkārt pilns ar cilvēkiem, visiem ir jautri, fantastisks pasākums. Ko tu šeit dari? Es atnāku paspēlēt. Ļoti super. Ko jūs šeit pazaudējāt? Es nezinu. Mīlestība, mēs piedalījāmies tajā geto papnebalūnu. Atradi? Latvijā nav tāda kā mani. Redz, burvīgi. Jā, Tēdīši! Ak, Dievs! Būs vēl numur 1 fans. Ak, Dievs! Es sekoju jums kopš jūs... Pagaidzi, tu atsevišķus. Es jums sekoju... Ir mēs savies kāds jums motions, jūs par fotogrāfu. Es jums sekoju... Kurš 30 followeri, es jums apsolu. 30 vēl. Redz, Un jūs man pat vēlāk. neatsikojāt apakaļ. Par to es parunāšu ar Jurģi. Kā tev pagaidām pasākums? Pasākums jaudīgs, vairākas lietas, kas ir uzlabojamas uz nākošo gadu, bet sakrā ar to, ka šis pasākums nenotika 9 gadus. Es teiktu, ka, to Ir grandiozi, ir grandiozi. Krāsains, skaisti. Jā. Kas ir tavs mīļākais ēdiens? Mīļākais ēdiens - sievietes, mīlu sievietes. Ļoti labi. Un mēs tagad ieejam reklāmas pauzē. Un mēs esam apakaļ ēdienā. Tagad mēs dodamies pie slavenā Latvijas izlases futbolista Gutkovska. Man ir bail. Labs sakars. Ar ko es esmu šeit? Vladislavs Gutkovskis, sveiki. Kāpēc jūs esat izlēmuši pēkšņi šeit piedalīties? Nezinu, pirms tam, kad bija iespēja, nebija iespējas, jo jums vasarā visu laiku notiek turnīri, es visu laiku esmu kaut kur ārzemēs, tagad esmu mājās un, protams, kad uzzināju, ka jums būs šeit turnīrs, lielais turnīrs Cipsalā un tā kā nolēmu, kā atbraukšu šeit. Un kā jums patīk šis turnīrs?
Protams, viss ļoti labi organizēts. Uzreiz 3 sporta veidi ir iekšā, tā kā super priekš jauniešiem, priekš sportistiem, priekš visiem cilvēkiem, kuri var šeit atnākt. Vai jūs piedalīsieties nākamgad, ja būs šāds pasākums? Jā, protams, ja tas būs ziema un būšu atvaļinājumā, tad, protams, kā atnākšu. Viss atspringtākais moments manā intervēšanas karjerā. Vai man rokas bija slapjas? Jā. Cik valstis ir Āzijā? Amerikas Savienotās valstis, Kanāda. Rubrika. Mana galva nav globus. Tā būs jānosauc 4 valstis ar zilu krāsu viņā. Argentīna, Urugvaja, Francija, Nīderlanda. Tev ir jānosauc valsts, kurā atrodas 3 vulkāni. Itālija. To mēs... Edits. Cik pasaulē ir okeānu un nosauc tos? Ir 7 okeāni. Ir Atlantijas, Indijas. Ir vēl okeāni, bet ir daudz okeāni. Cik valstis ir Eiropā? Eiropas zonā. 26. Čau visiem, šeit ar vienu screenshot nepietiks, jo situācija ir mazliet sarežģītāka. Es esmu ieradusies šeit jūs izglītot, un šīs ir manas akreditācijas iemesls, kāpēc man šķiet, ka jūs varētu izglītot šajā jautājumā. Es nezinu, ko viņš domāja ar Eiropas zona. Ir tāda lieta kā Eirozona, kas ir valstis, kurās izmanto eiro, un tādas ir 20. Bet, ja mēs runājam par Eiropu kā par Eiropas Savienību, tad tur ir 27, kas nozīmē, ka šis jaunais kungs bija tuvu, ļoti tuvu. Bet, ja mēs runājam par Eiropu kā par pasaules daļu, ķipa kā par kontinentu, bet ne gluži par kontinentu, jo Eirāzija ir kontinents. Tad tur ir cik? 44? 49, 46, 51. Nu, jūs sapratāt domu, izdariet pašu savus secinājumus ar labu nakti. Cik dzīvnieki dzīvo Antarktīdā? Nezinu, 10 gadi varbūt. Nu, vismaz 10. Ne? Nu, vismaz, jā. Cik valstis ir Dienvidu Amerikā? Dienvidamerikā ir 26. Apmēram tik daudz, cik Pogols teica, cik ir Eiropā. Nevar būt tik daudz. Nav tik daudz. Nē, daudz. No, cik liela ir Krievija? Nu, lielāka nekā Latvija, tas čist. Vai Šrilanka ir lielāka par Krieviju? Nē. Taču zinu. Jā. Nu, varbūt nē, es taču nezinu. Cik zivis ir okeāna? Pietiekami. Mazāk nekā zvaigznes debesīs. Cik valstis ir Āzijā? 14. Amerikas Savienotās valstis, Kanāda. 3, 2, 1. 16. Te ir atbild. Jums jānosauc 5 Korejas pilsētas. Gwangju, Daejeon, Seul, Suwon, Ulsan. Tā mēs pārliecināsimies. Ja nebūs, mēs jums vēstuli rakstīsim. Jā, labi. Tagad tev ir jānosauc sava mīļākā dziesma. Es nezinu, Crazy Story, King Kong. Kāds rajona vaibiņš? 5 no 10. Nav īsti manējais, bet rajons. Kas ir tava mīļākā dziesma? Beidzot, no Gustavo. Tā nu beidzot ir paveikts, tā nu beidzot ir pateikts. 7 pingvīni no 10. Kas ir tava mīļākā dziesma? Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Nu, prāta vētra baigi labi. 10 no 10. Jā. Kāda ir jūsu mīļākā dziesma? Man nav jāsteidzās. Nevar padomāt. Šodien mēs mājās nebrauksim. Bērmūt 2 stūrs lēkā, it kā grīda būtu karsta. Skarbi pulikas vēl svētkākļās asaulē. Skaties, viņi runā par šaušanu un netēmēšanu. Nu, tas ir svarīgi. 9,4. Tas 0,6 esmu es. Okay, un kas ir tava mīļākā dziesma? Nē, Dievs tevi mīl, Nikolais Puzikovs. Dzejniekam vārdi nav jāmeklē. No 1 līdz 10. 7, lai būtu. Jā. Un kāda ir jūsu mīļākā dziesma? Mana, es daudz klausos citas muzikas, nav tāda viena žanra. Tādu vienu dziesmu, kas jums sirdī. Labi, Linkin Park, Numb.